Mani sauc Olavs un ar mani šodien kopā ir Armands. Andijs. Un šodien mēs jums pastāstīsim par latviešu strēlniekiem padomju Krievijā. Un klausieties uzmanīgi, jo video beigās būs jautājumi. Latviešu strēlnieki Krievijā. Tūlīt pēc oktobra apvērsuma un padomju varas nodibināšanas Latvijā 1917. gada 25. novembrī un 8. decembrī Petrogradā padomju valdības rīcībā ieradās 6. trupuma latviešu strēlnieku pulks. Nedaudz vēlāk valkā tika saformēta strēlnieku izlases rota, kuru nosūtīja apsargāt Ļeņinu un padomju valdību Smoļņijā. 1918. janvārī kopā ar valdību tā pārcēlās uz Kremli Maskavā. 1918. gada sākumā arī pārējās latviešu strēlnieku daļas tika nosūtītas uz Petrogradu un iesaistītas pilsoņu karā Krievijā aizstāvēt padomju varu. 1918. gada aprīlī latviešu strēlnieku pulki tika apvienot Latviešu strēlnieku padomju divīzijā, kas bija pirmā regulārā padomju Krievijas armijas vienība. Komandieris Jukums Vācietis, 3 brigādes, 1 jātnieku pulks, 5 artilērijas divizoni, automobīļu un aviācijas vienība, inženieru bataljons, ceļu dienesta bataljons. Tātad īsumā par pulkvedi Jukumu Vācietis. Dzimis 1873. gadā, miris 1938. gadā. Viņš bija viens no vistalantīgākajiem latviešu karavadoņiem. Beidzis Viļņas karaskolu un ģenerālštāba akadēmiju Pēterburgā. Pirmajā pasaules karā Zemgales latviešu strēlnieku bataljona, vēlāk pulka komandieris. Pēc 1917. gada oktobra apvērsuma kopā ar savu pulku nostājās padomju varas pusē. Pilsoņu kara laikā kļuva par pirmo padomju Krievijas bruņoto spēku virspavēlnieku, nošauts staļinisko represiju laikā. Pēc Vācijas kapitulācijas un Pirmā pasaules kara beigām strēlniekus 1918. gada decembrī nosūtīja uz Latviju. Viņi palīdzēja latviešu lielniekiem dibināt padomju varu un veidot neielu laiku pastāvējušo Latvijas Socialistisko padomju republiku. Pēc sakāves Latvijā strēlnieki atgriezās Krievijā un 1919. gada vasaras beigās strēlnieku vienības tika nosūtītas pret ģenerāļa Deņinika armiju Dienvidkrievijā. Latviešu strēlnieki piedalījās arī ģenerāļa Judeniča armijas sakāvē 1919. gada beigās un kaujās pret ģenerāļa Vrengeļa armiju Krimā 1920. gadā. Pēc pilsoņu kara beigām Krievijas strēlnieki savās cīņu gaitas bija beiguši. 1920. gada novembrī latviešu divīzija tika izformēta un vairāk nekā 11,000 latviešu strēlnieku atgriezās Latvijā. Daļa strēlnieku vēlējās atgriezties mājās, taču nevarēja, jo, lai šķēršot Krievijas un Latvijas robežu, bija vajadzīgi 2 Latvijas iedzīvotāju galvojumi, ka viņi te dzīvojuši pirms kara. Daudziem šādi galvotāji neatradās. Daļa sarkano strēlnieku palika padomju Krievijā, kur vēlāk ieņēma dažādus augstus amatus PSRS armijā, valsts drošības organizācijās un valsts iestādēs. Lielākā daļa no viņiem 1937. līdz 1938. gadā tika arestēti un nošauti Staļina represiju laikā. Pirmajā pasaules karā viņš 1973. gadā un 1930. Tad īsumā par pulkvedi Jukumu Vācietis. Dzimis 1873. gadā, miris 1938. gadā. Viņš bija viens no talantīgākajiem latviešu karavadoņiem. Beidzis Viļņas karaskolu un ģenerālštāba akadēmiju Pēterburgā. Viņi ir ritīgi lohi, tāpēc viņi tam iekrist. Runātāk īsumā par pulkvedi Jukumu Vācietis. Dzimis 1873. gadā. Ko? Nesisi?